Cienījamie kolēģi, es pieņemu, ka šai zālē visiem sēdošajiem ir svarīgs atbalsts Ukrainai. Un 24. februārī, kad sākās karš, tad Saeima skaidri pauda savu nostāju. Visi, kas mēs esam pildījuši dažādas pienākumus, dažādos amatos, skaidri ir apliecinājuši savu atbalstu Ukrainas tautai. Ne tikai tiem cilvēkiem, kas šobrīd Ukrainā cieš, kas cīnās izmisīgi par savu pastāvēšanu, savu dzīvi un iespēju dzīvot normālā, brīvā, demokrātiskā valstī, bet arī par tiem, kas ir raduši patvērumu tepat Latvijā. Arī tā skaitā par ukraiņu kopienu, kas te dzīvo. Tie ir vairāk kā 40,000 cilvēki. Un ir svarīgi paust atbalstu Ukrainai un praktisku atbalstu sniegt, sūtot kādu automašīnu, palīdzot Čerņigovai, ko mēs arī darām un Ziemassvētkos darīsim, bet arī atbalstot cilvēkus šeit uz vietas Latvijā. Tāpēc, un tas ir apsveicami, valdība šī gada 28. novembrī atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Ukrainas māja Latvijā bezatlīdzības lietošanā valsts nekustamā īpašuma Strūga ielā 4 Rīgā. Un tas ir domāts ukraiņu kopienas atbalstam. Tas ir domāts gan, lai popularizētu Ukrainas kultūru, latviešu valodu Ukrainas kopienai, palīdzētu tiem, kas šeit ir atbraukuši ukraiņi tepat Latvijā, un palīdzētu arī ukraiņiem ne tikai Čerņigovā, bet arī citās Ukrainas vietās organizēt šo te humāno palīdzību cietušajiem reģioniem un civiliedzīvotājiem, un tā skaitā strādāt ar Ukrainas diasporu. Ir saņemta arī atbalsta vēstule un aicinājums no Ukrainas vēstniecības attiecīgo aktivitāšu atbalstam. Tāpēc es, kolēģi, redzu, ka šie 30,000 eiro nav atbalstīti budžeta komisijā. Piedodiet, pret to, par ko mēs šodien lemjam, tā ir absolūta sīknauda, absolūts nieks. Piedodiet, atļaujiet salīdzināt, ja viens lidojums uz Briseli Krišjānim Kariņam 15. decembrī pagājušajā gadā maksāja 63,000. 63,000. Atbalsts Ukraiņu mājai Rīgā ir puse no Krišjāņa Kariņa viena Briseles lidojuma vērtības. Es domāju, ka lūdzu apvienot laikus. Deputāti piekrīt. Es domāju, tā ir goda lieta šos 30,000 absolūts sīkums salīdzinot ar citām lietām, par ko lemjam budžetā. Goda un pašcieņas lieta visiem, kas atbalsta Ukrainu. To pierādīt ne tikai vārdos, bet praktiskā lēmumā, fiziski nospiežot pogu un kaut vai pusi no Krišjāņa Kariņa Briseles lidojuma atdodot Ukrainas kopienai, Ukraiņu mājai. Paldies!